Sveiki! Sveiki! Sveiki visi no Latvijas! Sveiki! Sveiki! Gribētu no tevi parunāt, lai tu pastāstītu, kāpēc tu izvēlēsi kompāniju Vai, jo es zinu, ka tu strādā un tas ir savs biznes, ir? Strādā ar Mīti, jā, mūsu laikos. Puķītes, jā. Grūti, jā. Un es zinu, ka mūsu mazā pilsētā, mēs esam no Jēkabpils, tāpatās, jā, ļoti aktuāla tēma ir pensijas. Šoreiz es atradu tēmu internetā, kā var nopelnīt naudu. Un es prasu tev kā vīrietim. Saki, vai tā ir nopietna tēma, ko mēs tagad piedāvājam cilvēku un pastāstīt sīkāk? Kas tā pa pirmu, ko var nopelnīt? Labdien, mani sauc Arnis, jā, un es pārstāvu amerikāņu kompāniju Forever Freedom International. Kompānijā es strādāju vairāk par gadu un, teiksim, lietoju kompānijas produktu. Uz doto momentu es leju pie degvielas MPG Boost. Ja, un produkts ir ļoti labs, viss darbojas, un vidēji ekonomija sanāk 15–20%. Tas ir daudz. Tas ir daudz. Es zinu, ka mūsu cilvēki laikam nevajag skaitīt, jo cik atkal jautā par to, ka tas nevar būt un netiks, un pastāstīt, kāpēc tādi jautājumi, un ko tu varētu argumentēt par šito? Nu, pirmkārt, produkts ir nekaitīgs dzinējam, ja? Otrkārt, viņu maz vajag, un treškārt, viņš darbojas. Viss ir pārbaudīts. Un es zinu to, ka es arī to lietoju to produktu. Pirmkārt tas, ka ekonomija ir ļoti, man tīsim, mašīna bija 7%, es tev nezinu, cik kāds var... Nu, uz vidēji 18–20%, teiksim, uz tāliem gabaliem vairāk, uz pilsētā mazāk. Es zinu, tu samazināt CO, kā tev jāgāja? Jā, es gāju tehnisko skati, man atgāzes bija praktiski uz pusi zemāk, kā bija. Es gribētu pārnāt tevi vēlreiz tā kā ar vīrieti. Es saku, man ļoti daudz pazīstamu vīriešu, ļoti daudz transporta visur. Nu, es nezinu, kāpēc, ko mēs varētu viņiem kādu pastāstīt, lai viņi nebaidītos izmantot šito biokatalizātoru. Jo viņi saka, tā ir ķīmija, un vienalga, vai viņa 228 valstīs darbojas vai ne, tāpat viņi baidās pielietot. Nu, tas, kā baidās, tas, jā, to es uz sevis es zinu, jā. Bet, nu... Kas tevi pamudināja? Kāpēc tu tomēr paņēmi un ielēji? Nē, nu, tāpēc es noticēju, arī to man iesaisties šī biznesā, jā. Es domāju, nu, kāpēc gan nepamēģināt, jā? Nu, viņš darbojas. Vēl jautājums bija par to, ka kāda produkti vēl tur ir? Ko tu varētu vīriešiem pastāstīt? Nu, vēl, teiksim, ļoti labi būtu kopā lietot ar MPG Extra, jā? Tas ir visas degvielas sistēmas attīrīšanai produkts. Nu, jā, autokosmētika daudz kas labs ir. Saka, kā tu plāno biznesā? Tu iesāki vienkārši tā kā lietotājs, jā? Un es zinu, ka tu gribēsies tālāk attīstīt šo biznesu. Pastāsti sīkāk, kā tu to saprati? Tas biznesa tavs, vai tu strādā uz kaut kam, nu, lai cilvēki saprastu. Ko nozīmē šitais biznes? Šis biznes ir, tu pats sevi esi saimnieks, jā? Un, teiksim, tās stundas 2–3 var atrast pie kompjūtera. Pie kompjūtera vai draugiem, jā? Jā. Izstāstot draugiem visu, un tas ir. Perspektīvas ir? Perspektīvas ir, jā. Perspektīvas ir. Es saku, un vēl jautājums tāds. Viņus labāk strādāt vienam pašam vai strādāt komandā? Nu, protams, labāk ir komandā, jā. Tas ir komandas darbs. Kāpēc? Var apspriest savā starpā rezultātus, teiksim, padalīties pieredzēm. Tu varbūt aicināti klausītājs? Jā, droši stājieties iekšā, lietojiet produktu, pārbaudiet. Zvanot pa šito numuru? Jā, zvaniet, redziet, numurs ir. Šitais cilvēks pazīstam mūsu pilsētā. Jā, tas ir no Jēkabpils, jā. Zem video būs savs saits, jā? Jā, zem video būs saits, jā. Adrese, kurā var ieiet un visu sīkāk uzzināt. Tad aicinām cilvēkus un gaidām biznesā. Aicinām mūsu biznesā. Būsim visi kopā un domāsim par ekonomiju, par mūsu ekoloģiju. Jā. Visu labu jums. Visu labu. Līdz nākošai reizei.